Esiet sveicināti! Šodien raidījumā par to, kā laika gaitā ir mainījusies sabiedrības attieksme pret cilvēkiem ar invaliditāti un kā invalīdi jūtās līdzās darba kolēģiem un sabiedriskās vietās. Kas ir tas, kas motivē cilvēks ar invaliditāti iziet no mājas ārpus 4 sienām? Un kā mainās darba devēju un kolēģu attieksme? Par to šodienas raidījumā. Iziet uz ielas vai palikt mājās, meklēt darbu vai tomēr nestrādāt? Tie ir jautājumi, uz kuriem cilvēks ar invaliditāti uzreiz nevar atbildēt. Jo ir milzuma daudz faktoru, kas ietekmē šīs atbildes rezultātu, jā vai nē. Invaliditātes smagums, cilvēka vēlme darboties, kā arī darba devēja attieksme pret cilvēkiem ar invaliditāti. Ja pirms 15 gadiem cilvēks ratiņkrēslā vai ar balto spieķi rokās uz ielas bija retums, tad šodien tā tas vairs nav. Cilvēki, lai arī kādreiz atskatās, tomēr ar pirkstu nerāda un dažādās sadzīviskās situācijās invalīdam cenšas pat palīdzēt. Šodien cilvēki ar invaliditāti veiksmīgi strādā, sporto, spēlē teātri un piedalās valsts pārvaldē. Ja runā par cilvēkiem ratiņkrēslos, tad tiešām attieksme ir daudz atvērtāka, cilvēki ir saprotošāki, labprāt mēģina palīdzēt, ja tas ir iespējams, tomēr ne pa visām invaliditātes grupām, to var teikt. Un man liekas, ka vistraģiskāk patreiz atrodas cilvēki ar intelektuālās attīstības traucējumiem un neredzīgi cilvēki, par ko sabiedrība ļoti maz ko zina, un arī, diemžēl, jāteic, ka Latvijā uz ielas viņus arī tik bieži nemaz neredz. Daudzi cilvēki ar redzes traucējumiem dzīvo Strazdumužas ciematiņā. Cilvēki ar garīgās attīstības traucējumiem un saslimšanām mitinās grupu dzīvokļos vai pansionātos, bet vēl citi mājnieku aprūpēti dzīvo mājās. Katram cilvēkam ir savs atšķirīgs dzīves stāsts, fiziskā un emocionālā kapacitāte. Diemžēl zināšanu trūkuma dēļ par cilvēkiem ar invaliditāti joprojām veidojas greizi priekšstati. Cilvēkiem ir neziņa, bailes un nesaprašana par šiem jautājumiem, un tāpat tās arī par cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Sabiedrība nezina, kā viņiem var palīdzēt, vai drīkst viņiem nākt klāt, vai jautāt kaut ko. Viņi varbūt, ka nav tik ļoti manām arī, un ja sunas pavadonis, piemēram, ir, vai kā cits pavadonis, piemēram, tad atkal nezina, kā uzvesties. Un tas, man liekas, ka ir vairāk saistīts ar tiem skaidrojošiem darbiem. Nav tādas pamata informācijas cilvēkiem, kā rīkoties vienā vai otrā situācijā. Lai arī cilvēka invaliditātes un saslimšanas pakāpe mēdz būt atšķirīga, viņš, izvērtējot savas spējas, var tikt galā ar dažādiem darbiem. Pīt skalu grozus, veidot grāmatzīmes un citus rokdarbus, mācīties un arī strādāt dažādos cilvēkiem ar īpašām vajadzībām draudzīgos uzņēmumos. Ļoti bieži šie uzņēmumi ir nevalstiskas organizācijas un invalīdu biedrības. Tomēr arvien vairāk uzmanības cilvēkiem ar invaliditāti pievērš arī citi darba devēji. Mēs ļaujam cilvēkam izvēlēties un saprast, ko viņš māk un ko viņš var darīt. Un bieži vien arī pie mums cilvēki ar ļoti smagu invaliditāti nonāk un tad izmēģina savus spēkus, saprot, ka jā, tiešām es varu būt varbūt tās lietvedis vai grāmatvedis vai datorievadītājs, vai tieši otrādāk man tā lieta nepatīk un es gribu citu kaut ko darīt. Un daudziem cilvēkiem pie mums tās ir pirmās darba vietas, kur viņš ir atnācis un ir kolektīvā, nestoties uz to, ka viņam, piemēram, ir 50 gadi varbūt tās, bet tāpat laikā viņš apgūst pilnīgi jaunas prasmes un iemaņas, un pēc tam varbūt tās, kad arī veiksmīgi startē kopējā darba tirgu un atrod normālu darbu. Atrast darbu, kas patiktu un būtu piemērots veselības stāvoklim, nenākas viegli. Nereti darbs it kā būtu, tomēr cilvēka fiziskās iespējas ir ierobežotas. Uz 1188. Tā nekāda problēma, intervijas tur viss stokos, bet tur slodzi uz acīm, tieši konkrēti uz datoru, ja tur kaut kāds 12 stundas jārukāj, vai grūti ir. Daudz, kur tomēr patiesībā, ka tagad varbūt savādāk, bet gadus 4 atpakaļ bija, principā, kā uzņemt, ka kaut kādu traucējumu, tad nelabprāti grib ņemt. Darba devēju attieksmi pret cilvēkiem ar invaliditāti uz labo pusi maina gan invalīdu organizāciju veidotie izglītojošie materiāli, gan pašu cilvēku aktivitāte un uzdrošināšanās doties strādāt. Kopumā Rimija personāla politika paredz to, ka mēs nodarbinām dažādus darbiniekus, sākot jau ar dažādiem vecumiem, dzimumiem, tautībām, un tā skaitā arī šos cilvēkus ar īpašajām vajadzībām. Un tāpēc uzņēmuma politikā, personāla politikā tas pats par sevi jau ir iestrādāts, ka mēs pieņemam darbā šos cilvēkus. Kopumā pie mums šobrīd strādā jau 85 šādi darbinieki, un pēdējā gada laikā mēs esam pieņēmuši klāt 15 cilvēkus aptuveni.
Tā kā esam atvērti, skatāmies cilvēkiem, kāda ir motivācija pati par sevi, vai viņš tiešām grib šo darbiņu strādāt, un arī šī attieksme, kas ir ļoti svarīga. Un, protams, šis veselības stāvoklis, kas ir arī obligātā veselības pārbaude, ka šim cilvēkam ir jāiziet. Un bijuši gadījumi, kad ir puisis, kas gribēja ļoti strādāt kasē, taču viņš nevarēja iziet šo obligāto veselības pārbaudi. Tā kā, šie ir tie 3 galvenie, šis veselības stāvokļa, atbilstība konkrētajam amatam un motivācija. Protams, ka cilvēkam ar invaliditāti ir jārēķinās ar kaut kādiem ierobežojumiem, bet šo šķēršļu kļūst ar vien mazāk, pateicoties tehnoloģijām. Ir mūsdienās tik daudz tehnoloģiju, kad tu uz tā rēķina var būt līdzvērtīgs. Tev nav obligāti jāskrien tagad, lai aiznestu kādam vēstuli, tu aizsūti e-pastu. Tu vari komunicēt, izmantojot internetu, tu vari darīt tos pašus darbus. Un tagad šī informācijas apmaiņa notiek savādāk. Tik daudz, manuprāt, kad bieži ir tā, ka ir grūti pieņemt to faktu, ka tā tas notiek un kad to tādā veidā var nokārtot. Bez jau pieminētās iespējas strādāt mājās, izmantojot šodienas tehnoloģiskās iespējas, cilvēks ar invaliditāti var strādāt arī īsākas darba stundas. Šādu praksi izmanto vairāki darba devēji. Ļoti slikti ir tas, ka mēs ne visi varam nostrādāt tās 8 darba stundas, to pilnu slodzi. Un būtu labi, ja varētu būt tāda iespēja, piemēram, vai uz pusslodzi, vai kaut vai uz kaut kādām, varbūt 6-5 stundas, nepilnu slodzi. Kaut vairāk būtu tādu cilvēku atsaucīgu, kas dod iespēju mums strādāt, izpausties. Un lai mēs varētu pierādīt, ka mēs tiešām varam strādāt un dzīvot kā visi cilvēki. Lai nebūtu tā, ka tikai tāpēc tevi nepaņem darbā, ka tu esi invalīds. Negatīvais moments ir tas, ka bieži vien darba meklējumos šķērslis ir izglītības trūkums. Ja, teiksim, tiek nodrošināta mājmācība cilvēkiem, ja cilvēks ir no bērnības ieguvis invaliditāti, tad pārsvarā gadījumos vismaz līdz šim ir bijis tā, kad viņam ir bijusi mājmācība, ja viņš tur 9 klases pabeidzis, labākā gadījumā vidusskolu, pēc tam sagās problēmas ar iestāšanos augstskolā, jo uz augstskolu ir jāaizbrauc, tur ir visu dienu jābūt, un tas ir tīri no cilvēka arī fiziskām spējām atkarīgs, cik viņš spēj to izdarīt. Protams, ir tālmācības un visādas citas programmas, bet manā uzskatā labākais tomēr ir to izglītību iegūst klātienē. Es gribētu aicināt šos cilvēkus nebaidīties un pieteikties darbā, jo principā pēc vidējiem rādītājiem mēs skatāmies, ka mums kādi 3 cilvēki vidēji mēnesī šādi piesakās. Reāli mēs pieņemam 1 līdz 2 cilvēkus mēnesī, plus mīnus. Tā kā, gribētos, lai tā atsaucība varbūt ir lielāka, un arī cilvēki, kas ir ratiņkrēslos, lai nebaidās varbūt tiešām pieteikties, jo mēs arī izskatām iespēju ierīkot, pieņemsim, arī kases atbilstoši šādiem cilvēkiem, lai varētu strādāt. Tā kā gribētos, lai atsaucība ir lielāka. Invalīdu nodarbinātību pēdējos gados ietekmējusi arī subsidēto darba vietu programma, kas iedrošinājusi darba devējus nebaidīties pieņemt darbā cilvēkus ar invaliditāti. Mainījusies, es domāju, ir uz pozitīvo pusi, jo tomēr te var arī zināmā mērā uzslavēt Nodarbinātības valsts aģentūru, kur ir šī subsidēto darba vietu programma, kas tā kā arī iedrošina šos darba devējus un
cilvēkam ir iespēja sevi pierādīt. Un, ja viņš pierāda, tad viņš tālāk arī paliek pastāvīgā darbā, turpatās. Patreiz mums ir diezgan daudz zvani, kur darba devēji aicina nevis cilvēku ar invaliditāti, bet speciālistu. Bet viņam var būt arī invaliditāte. Un tā, man liekas, ka tā ir tāda attieksmes maiņa patreiz notikusi, kur darba devēji arī ir sapratuši, ka speciālitātei ir nozīme cilvēka invaliditāte dzīvē, un ja viņš ir labs speciālists, viņš tiešām arī uzticam un labi strādās un būs kārtīgs darbinieks. Tomēr ne jau visi cilvēki spēj iegūt labu izglītību un kļūt par neaizstājamiem speciālistiem. Tāpēc tikpat nepieciešama būtu profesionālo darbnīcu attīstība, kurās cilvēki var veikt vienkāršus, bet vajadzīgus darbus. Maz ir to cilvēku, kas varbūt ir tieši saskārušies ar šādiem cilvēkiem. Un es domāju, ka tieši tās ģimenes, kuros šādi cilvēki ir, vislabāk šo situāciju saprot. Es domāju, ka pamazām uzlabo šī situācija, bet vēl ir ilgs ceļš ejams. Ideālā variantā būtu tas, ka tās darba stundas būtu īsākas, un kā tas ir citās valstīs, kad šo starpību tad arī kompensē valsts algā. Šo tehnoloģiju izmantošanu viņi noteikti ir jāattīsta, jo ir vēl kaut kādas cilvēkiem bailes no interneta, no visām šīm e-lietām. Cilvēkiem ir tāda vēl bijība kaut kāda. Tā kā, manuprāt, tās ir tās jomas. Plus vēl, asistenti. Asistenti tiešām ir vajadzīgi, jo, ir kaut kāds nianses, kurus tu vienkārši nevar izdarīt pats tīri fiziski. Un, tas tādu ideālo bildi zīmējot. Raidījuma beigās daži mazi video mirkļi no ratinieku kerlinga komandas sacensībām Somijā, kur mums gāja labāk nekā pagājušajā gadā, bet tomēr mazliet pietrūka veiksmes. Novembra sākumā Somijas pilsētā Kisakalio notika pasaules čempionāta atlases spēles. Šajā sacensībās piedalījās 9 valstu kērlinga komandas. Mūsējiem izdevās pieveikt Somiju un Japānu. Tas bija vērā ņemams panākums, jo pagājušajā gadā visās spēlēs nācās piedzīvot zaudējumu. Lai kvalificētos pasaules čempionātam, nākamgad vajadzīgas vismaz 4 uzvaras, tāpēc tagad cītīgi jātrenējas. Bieži lietotais vārds invalīdu integrācijas sabiedrībā ir ļoti ietilbīgs. Bet pagaidām mēs esam piepildījuši labi 1/3 daļu no tā. Tāpēc darbosimies, lai paveiktu vismaz 2/3. Un to darot, tiekamies raidījumā kopā un skatāmies, kas mums izdodas un ko mēs esam paveikuši. Atā un uz tikšanos! Thank you.